Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodienas raidījumā atskatīsimies uz piesātinātu nedēļu, ko īrijas latviešu jaunieši piedzīvoja rudens skolā. Tiksimies ar jauno Eiropas Latviešu apvienības vadītāju Kristapu Grasi. Un apciemosim Grīnbergu ģimeni, kas Bostonas priekšpilsētā jau 3 paudzēs konsekventi kop latvisko dzīvi. Tas viss raidījumā 5. novads. Rudens brīvlaikā īrijas pilsētā Drogadā notika pirmā latviešu valodas nometne, kurā piedalījās 25 vidusskolas vecuma jaunieši. Nometnē, kur ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu rīkoja īrijas Latviešu Nacionālā padome, jaunieši papildināja savas latviešu valodas zināšanas. Skolēnu izglītības līmenis ir ļoti dažāds. Viss ir atkarīgs no tā, kādā valodā runā mājās ģimenē. Ja vecāki runā ar bērniem latviešu valodā, tad arī bērnu latviešu valodas līmenis ir daudz augstāks. Ja bērni ir no jauktas ģimenes, kur runā angliski un arī latviski, ja, tad bērnu valodas līmenis ir ļoti atšķirīgs. Bet man priecē tas, ka daudz skolnieki, kas ir šeit ieradušies nometnē, ka viņi savā starpā tomēr sarunājas latviešu valodā. Kā jau katrā nometnē, arī šajā bija brīvais laiks. Nozīmīgi ir tas, ka jaunieši sākumā ieradās nometnē tādi izbijušies un apjukuši un likās, ka vecāki ir varbūt pat piespieduši kādu vai pierunājuši aizbraukt uz nometni. Bet jau 2. dienā bija sadraudzējušies un, manuprāt, ļoti priecīgi par to, ka viņi šeit ieradušies un ka viņi ir atraduši jaunas draugus un var baudīt šo te kopību šeit nometnē. Brīvajā laikā doties uz baseinu vai arī uz sporta zāli vai laukā pastaigāties. Skolotājs teiktajam piekrīt arī paši nometnes dalībnieki. Šī nometne man īstenībā ļoti patika, jo man jau sen gribējās sabraukt un tā kā satikt latviešu un tā kā izklaidēties un tā. Un man te arī patīk hotels un arī ir, kad arī vakariņas un pusdienas ir un arī brokasts. Un mēs te mācāmies latviešu valodu un īstenībā arī es arī atkārtoju savu valodu labāk un savu gramatiku labāk. Nometnē man patīk tas, kad es iepazinos ar draugiem ļoti daudz. Un es uzzināju ļoti daudz ko jaunu par Latviju arī, jo pie mums bija vēstnieks. Un viņš runāja par Latvijas vēsturi. Viņš stāstīja daudz, ko es nezināju. Es iemācījos vairāk kaut kādus jaunus vārdus, kurus es tiešām nezināju, kā rakstīt. Un tiešām viss ir ļoti pozitīvi un forša meitene man tiešām istabā ir un skolotājs ir ļoti foršs. Un tad tiešām pret mums izturās tā, it kā mēs būtu pieauguši cilvēki. Un tas tiešām ir viss burvīgi un ideāli. Un te ļoti labi baro vēl. Tas arī ļoti liels, milzīgs pluss. Un atmosfēra ļoti forša. Tas arī. Un ļoti patīk vispār šeit. Te vispār ļoti skaista vieta. Nometnes noslēgumā dalībnieki kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi. Jauniešu zināšanu pārbaudu veids Latvijas Valsts izglītības satura centra eksaminācijas komisija. Šis latviešu valodas eksāmens, ko tagad kārtos īrijas jaunieši, apliecinās viņu latviešu valodas prasmi. Un, ja viņi nokārto veiksmīgi eksāmenu, tad viņi saņem valsts valodas prasmes apliecību. Ja cilvēkam ir šāda valsts valodas prasmes apliecība, tad, piemēram, Latvijā šie jaunieši var iestāties augstskolās. Augstskolām prasības attiecībā uz latviešu valodas prasmi ļoti atšķirīgas, bet katrā ziņā, ja jaunietis gribētu studēt, piemēram, budžeta programmā, tad viņam būs prasība zināt kādā noteiktā līmenī latviešu valodu. Gan šis diagnosticējošais pārbaudījums, gan arī pats eksāmens, tā būs mums arī ļoti nopietna, liela pieredze, kas liks mums arī domāt par tālākām perspektīvām un arī tiem jauniem izaicinājumiem, kas mums ir profesionālajā darbībā varbūt jāveic. Uz tikšanos nākamajā nometnē.
Eiropas Latviešu apvienība, kuras sastāvā ir 14 Eiropas valsts diasporas organizācijas, katru gadu pulcējas citur. Šoruden Ela biedru organizācija sanāksme notika Īrijā. Tajā piedalījās arī pārstāvi no vēstniecības un ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēters Elferts. Nav šaubu, ka sabiedriskajām organizācijām diasporā ir nozīmīga loma, un to apstiprina arī Elferta kungs. Šobrīd Latvijas pilsoņi dzīvo vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Mums ir vairāk nekā 1000 latviešu organizāciju pa visu pasauli. Mums tas vienkārši ir ļoti praktiski, ka mums ir iespēja sadarboties ar šādām jumta organizācijām, kur runā savu biedru balsī. Eiropā vien šobrīd darbojas apmēram 100 organizācijas, un Eiropas Latviešu apvienība ir tā, kas pārstāv viņu viedokļus Pasaules Brīvo Latviešu apvienībā. PBLA savukārt diasporas intereses aizstāv Latvijā. Varēja šādā veidā ietekmēt ļoti daudz lēmumus, kaut vai pilsonības likuma jautājumā, īpašuma atgūšanas jautājumā, denacionalizācijas jautājumā, repatriācijas jautājumos un tagad arī reemigrācijas jautājumos. Protams, ir jautājumi, kas skar tikai un vienīgi Eiropas latviešus, un tieši tas ir Elas darbības lauks. Piemēram, Latviešu valodas aģentūra piešķir līdzekļus, lai atbalstītu Latvijas nedēļas nogales skolas ārvalstīs. Un Eiropas Latviešu apvienība pārzina savas biedru organizācijas un skolas, un ļoti mērķtiecīgi un sekmīgi var pārdalīt šos līdzekļus pēc vajadzības. Latvijas ārlietu ministrija var sadarboties ar Eiropas Latviešu apvienību, zinot, ka viņi pārstāv organizāciju viedokļus. Un ārlietu ministrija, protams, ir vieglāk strādāt ar vienu jumta organizāciju nekā 100 vietējās organizācijas. Tas vienkārši ir praktiski. Dublinas sanāksmē sabraukušie Eiropas latvieši ne tikai pārunāja Elas pēdējo gadu veikumu, bet arī ievēlēja jaunu Ela prezidiju un tā priekšsēdētāju. Līdzšinējo Aldi Austeru kopš septembra ir nomainījis Kristaps Grasis, Latviešu kopības Vācijā priekšsēdētājs. Atšķirībā no iepriekšējā vadītāja, Kristaps ir 3. paaudzes diasporas latvietis. Ikdienas profesijā mūzikas skolas direktors, tātad es esmu gan skolotājs, gan kultūras cilvēks vienlaikus. Ja? Un es nāku no skolotāja ģimenes, neapšaubām gan tēvs, gan vectēvs. Tēvs ir valodnieks Austis Grass, un mans vectēvs Teodors Valdemārs Grass bija skolas direktors Kurzemē. Tāda tradīcija ir vairākās ģenerācijās. Es neesmu nekad nevienu dienu savā dzīvē dzīvojis Latvijā. Es esmu tur bijis, neapšaubām, bet es neesmu nekad dzīvojis Latvijā. Jautājumos par to, kam vajadzētu pievērst uzmanību un kādas ir galvenās latviešu diasporas vajadzības Eiropā, Kristapam ir savi ieskati. Es domāju, 11-niekiem, kā ēst vajag šādu institūciju atkal, ka mums būtu viena Eiropas vasaras skola, kas ceļo par diasporas valstīm katru vasaru. Sāksim ar to. Ja. Es arī runāju par to, ka mums būtībā ir nepieciešama arī viena pilnlaika internāta skola, kāda viņa bija Minsterē. Lietuviešu ģimnāzija Vācijā vēl aizvien pastāv. Minsteres ģimnāzija nepastāv tikai. Mums vēl ir latviešu centrs un telpas, bet mums skolas nav. Citām valstīm, Portugāļiem, Poļiem, Vācijā ir tādas skolas. Un diaspora ir stipri lielāka nekā bija vecā trimda. Ja? Mums šādu skolu piepildīt šobrīd būtu nieks. Ir tikai loģiski, ka diasporas intereses pārstāv diasporas latvietis. Dzīvojot, strādājot un audzinot savus bērnus ārpusē, vēlmes un vajadzības redzamas un sajūtams ļoti personīgi. Un Kristapam Grasim ir šī priekšrocība. Cerēsim, ka idejas, kas šobrīd izteikts tikai vēlējuma formā, nākotnē kļūs par realitāti. Amerikas austrumkrasta pilsēta Bostona jau izsems ir bijusi daudz latviešu mītnes vietu. Tieši šeit savulaik tika nodibināta pirmā latviešu organizācija ASV, un arī mūsdienās dzīvo daudz latviešu, tostarp arī Grimberga ģimene. Plašā priežu un metāla skulptūra ieskautā namā netālu no Bostonas mīt dzimta, kura jau vairākās paaudzēs ir spējusi saglabāt latvietību un turpina to kopt.
Astra Grīnbergs Amerikā ieradās apmēram 14 gadu vecumā. Vēlāk apprecējās ar latviešu puisi Kārli un izaudzināja 2 bērnus. Man tas likās dabīgi, ka mēs runāsim latviski, jo kādreiz jau varbūt mēs aizbrauksim atpakaļ uz Latviju. Tā bija tāda cerība, vai ne? Ja mājās nerunā, tad ir ļoti grūti. Es domāju, tad tāda latviešu skola mazliet palīdz. Tur arī iet sadraudzējās un uztur to draudzību caur nometnēm un citām lietām. Bet ja nerunā latviski mājās, tad tas ir grūti. Tas ir tikpat kā neiespējami. Astras vīra arhitekta projektētajā dzimtes namā šobrīd saimnieko dēls Gints. Lai arī viņš nav gājis tēva pēdās profesijas izvēlē, bet kļuvis par metālmākslinieku, latviskumu viņš turpina uzturēt arī savā ģimenē. Tas nāca samērā dabīgi, jo mēs vienkārši vienmēr bijām mājā latviski runājuši un tā turpināja. Man liekas, tā ir milzīga nozīme, kad sāk jau no bērnu dārza un tad viņiem draudzības veidojās un tad turpina uz vasaras nometnēm, tur atkal satiek no citām pilsētām. Tās vasaras draudzības tagad visu gadu turpinās. Viņas jau var internetā un visur telefonos sarunājās. Gintas sieva Valde darbojas Bostonas latviešu sabiedrībā, tostarp arī skolā, bet viņa atzīst, ka latviskā audzināšana tomēr sākas ģimenē, kad bērni vēl ir pavisam mazi. Es arī, kad es biju maziņa, turējos pretī. Jā, mēs visi, tā ir fāze, visi tam iziet cauri, bet, ja tu kā vecāks vai kā ģimenes cilvēks var paskatīties uz lielo bildi un saprast, ka tikai tāpēc, ka tavs bērns negrib runāt latviski, ja turās pretī, ja vienkārši atsakās kaut kā piedalīties latviešos, tas nenozīmē, ka to ir jāuzdod vai jāpamēt, ka tas prasa ļoti lielu darbu un ilgstošu darbu. Un to nevar izdarīt tā kā uz dažām sestdienām, tas ir vesels bērnu mūžs. Un vecāki ir atbildīgi par to, ka tas ir, ka tas tiek kopts un ka tur tiek piestrādāts. Un es domāju, ka jo vecāki tie bērni kļūst un ka viņi paši sāk pieaugt, tad viņi jūt to, ko tu esi kā mamma vai tētis, ko tu esi mēģinājis priekš viņiem sasniegt, un tad viņi paši tagad to, tu zini, tas ir sirsniņā, tas ir dvēselē, viņi iet tālāk ar to. Vecāki kļūstot, viņi redz, ka tas ir baigais darbs no vecāku puses, un viņi drusiņi labāk to novērtē, ka viņi paliek vecāki, viņi tā kā redz, cik daudz darbs un mīlestība ir ielikts tā, lai viņiem būtu tas, kas viņus kaut kā izceļ no parastās amerikāņu tās vienmuļās sabiedrības, ka viņiem ir kaut kas tāds īpašs, pie kā viņi pieder. Grīnberga dzimtes nams ir kā oāze. Tur nevien ģimenes locekļi, bet arī katrs ciemiņš var baudīt latviskumu un sirsnīgu viesmīlību. Uz tikšanos atkal nākamajā raidījumā. Visu labu!